mēs jau visi zinām, uz festivāliem cilvēki brauc, tāpēc, lai aizmuktu no savas ikdienas. Tad mēs šeit piedāvājam aizmukt no savas egocentriskās ikdienas. Mēs darām kaut ko cilvēcības vārdā. Ir kaut kas vairāk nekā tikai personīgā labsajūta, personīgais labums. Jo ballīšu pietiek, tagad ir tik daudz festivālu, kur var izballēties, izmeditēties. Pagājušais gads mums bija ar dabas pirmelementiem saistīts. Šeit mums būs ar laimi, bet arī tāpat ar tiem pašiem dabas pirmelementiem un izpratni. Tiem cilvēkiem, kas vēlās gan paplašināt to savu redzesloku un zināšanas, gan arī izklaidēties, būt cilvēka apziņa attīstās, ka viņš ir spējīgs uztvert caur izklaidi zināšanu. Programmas ietvars, viņš dod cilvēkam padziļinātu ieskatu daudzos vai, ja ne visos dzīves aspektos, principā. Cilvēki arī zaudē to cilvēcību tanī brīdī, ka viņi nesaprot savu dzimumu. Egocentriskais stāvoklis daudziem neļauj sākt atklāt savu cilvēcību. Es no cilvēkiem šad un tad dzirdu, kad mēs runājam labas lietas, bet ne priekš manis. Jā, bet tas ir tiem citiem. Es jau ko tam man... Nē, es labāk nedalīšos, jo ko par mani padomās. Kaut kur atrast normālu sievieti vai kur atrast normālu vīrieti. Ej uz tām vietām, kur šādi cilvēki apgrozīsies, paši vecāki neapzinoties, viņi grauj saviem bērniem nākotni, jo viņi nesaprot, ko viņi paši ir darījuši. Festivāls cilvēkiem ir tā vieta, kur tu vari uzsākt kaut kādu savu transformācijas ceļu. Ko? Darbīga diena pagājusi šodien. Jā, diezgan darbīgi. Patalkojām, bija sabraukuši, likām grīdu ārā virtuvei un stabus pirmos ielikām. Beicējām visu, ko sadarījām, tuvojoties festivālam. Mēs runāsim priekš, kā vispār mēs to daram kaut kādā ziņā. Kāpēc mēs esam izvēlējušies to darīt un kaut ko citu. Jā, tā ir tāda tēma, ko es pieļauju domu, ka ne visi saprot. Cilvēki saprot, ka dara kaut ko tad, lai nopelnītu naudu vai lai pašam būtu baigā bauda un kaut kas tāds. Mēs te darām bišķiņ savādāk. Mēs tā kā īsti uz to nevar nopelnīt, vairāk ir iztērēt nekā nopelnīt. No vienas puses, no otras puses arī bauda ir, bet viņa ir pēc tam, tā, kad tas festivāls notiek. Bet šis te process, ka tu gatavo kaut ko dari un tā vietā, lai tu varētu kaut ko citu, izklaidēties vai vēl kaut ko tu velti laiku lietai, kura, tā kā īsti nav, nesniedz tev tūlītēju efektu, tas tāds ilgtermiņa projekts. Tad daudziem varbūt nav skaidrs, kāpēc kaut ko tādu darīt un uz kaut kā vēl uz savu rēķinu un uz kaut kādiem tur, procesiem, kas, neattiecās tev varbūt uz tavu ikdienas dzīvi, jā. Tas manā skatījumā ir tieši tas motīvs, kas raksturo šo te festivālu cilvēkiem, tā ka mēs darām kaut ko cilvēcības vārdā. Tā kā, lai cilvēki saprastu, kad ir kaut kas vairāk nekā tikai personīgā labsajūta, personīgais labums, personīgā kaut kāda, kā šodien modē, pašizaugsme. Ja? Tā, jo īstā pašizaugsme manā skatījumā notiek nevis tad, kad tu priekš sevis kaut ko dari, bet īstā pašizaugsme ir tad, kad tu dari priekš sevis caur citiem. Tā kā, kad iesaistot citus cilvēkus un miedarbībā rodās kaut kas jauns, un tā ir patiesa pašizaugsme. Tā, kad cilvēki grib norobežoties, nevēlas kaut kur, vēlas tur atsevišķi kaut ko savu, kaut kur savā vietā vai vēl kaut kur, tad tas nozīmē, ka tur nevis uz pašizaugsmi, bet uz tādu pašu sašaurināšanos vai samazināšanos viss ir orientēts. Tas ir arī tāds, ja mēs runājam par daudz, kas tur runā kaut kādu tur uzņēmēju darbību, jā, stingri, tas ir mans un nevienam citam, un tur ir patenti un šitas un vēl kaut kas, un es ne ar vienu nedalīšos, tikai priekš sevis. Jā, un viņš saka, tā ir man izaugsme un attīstība. Varbūt viņš naudu nopelna, bet viņa apziņa sašaurinās. Viņš paliek ļoti primitīvs, tas cilvēks paliek, ja viņš ļoti daudz tādu līmeņa miedarbību ar sociumu fokusējas. Savukārt pretējais moments ir, ka tu dari kaut ko, jā, tev ir kaut kāda kvalitāte, un tu ar viņu padalies, un tu ar viņu esi ar mieru, tā kā laist plašumā un dot labumu arī citiem cilvēkiem, tā viss tas tavu, tādu pasaules redzējumu paplašina vairāk. Es tā uz to skatos, un te līdz ar to arī festivāls cilvēkiem manā skatījumā ir tāda vide un laiks un vieta, kur mēs, caur šo te
miedarbību 4 dienu garumā mēs varam iemācīties, ko nozīmē. Cik iemācīties, bet vismaz ieskatīties daudzi var tajā procesā, ko nozīmē veidot cilvēcīgu sabiedrību, cilvēcīgas attiecības, ko nozīmē vispār cilvēcīgi mācēt, komunicēt un attiekties vienam pret otru. Tas nenozīmē būt ļoti tolerantam vai pieņemt visus, kādi viņi tur grib izpausties un tā tālāk, bet tas nozīmē darboties tajā virzienā, kas ir vērsts uz izaugsmu un attīstību. Un tā kā visi virzieni nav uz izaugsmu un attīstību, daudz uz degradāciju šodien ar vērstu. Šķiet, kas ir tas, ko mēs darām, kas mūs ved uz cilvēcību? Piemēram, tieši mēs? Jā, ar festivālu, un kas ir tās lietas, aktivitātes, kā mēs to veicinām. Tas, ko mēs darām, mēs radām to vidi un telpu un zināšanu struktūru, ar kuru palīdzību cilvēks var aizdomāties par kaut ko un ieskatīties un pamēģināt, kā tas ir būt kopā un būt tādā, kā, lai saka, vidē un telpā, jo mēs jau visi zinām, uz festivāliem cilvēki brauc, tāpēc, lai aizmukt no savas ikdienas, tad mēs šeit piedāvājam aizmukt no savas egocentriskās ikdienas un apskatīties, kā ir, kad mēs tā kā dzīvojam kopā vai vismaz satiekamies ar tiem cilvēkiem, kas spējīgi kaut cik dzīvot cilvēcīgā dzīves formātā, tātad mācīties, dalīties, dot, apmainīties, tas pats barters, un visas pārējās lietas, tas viss ir dabīgs, cilvēcīgs, kā es saku, miedarbības process. Un šodien, to ir grūti daudz kur sastapt. Jā, ir kaut kādās šaurās nišās, tur kaimiņš ar kaimiņu var kaut ko tur padarīt, bet arī tas viss ir balstīts nevis uz tādu izaugsmu, bet uz manu izdevīgumu. Ja man būs kaut kāds labums, tad es mainīšos ar tevi ar kaut ko. Jā, labums ir vajadzīgs, bet vēl ir vajadzīga tā kopējā ideja, ka mums kopā būs labāk, ja mēs sāksim to darīt kopā. Jā, šis tāds svarīgs moments, ko tu saki kopā darīt. Jā. Mēs katrs varam kaut ko izdomāt un ir visādas idejas, bet tas taps tikai tad, kad būs cilvēki. Protams, kas arī redzēs lietas līdzīgi, kas gribēs darīt, iesaistīties. Un nevis tā kā, par to cilvēcību, tas ir par attiecībām, par sadarbību. Un tas nav, kad mēs tikai uzorganizējam 4 dienu festivālu un uztaisam balīti un uzceļam augšā hormonus. Tas jau arī vajadzīgs. Tas arī ir, bet tas nav primārais un augstākais, ko mēs... Protams, jā. Jo ballīšu pietiek, tad ir tik daudz festivālu, kur var izballēties, izmeditēties un, izelpoties līdz nelabumam, jā, bet reāli tu atgriezies atpakaļ savā ikdienā un tev dzīvē nekas nav mainījies. Tad mūsu festivāls ir tam domāts, ka cilvēki, kas atbrauc, kas reāli tiešām nevis atbrauc paskatīties tur uz kaut kādu vai paēst kaut ko garšīgu, kas arī ir, protams, labi, vai tur aiziet atkal izelpoties tikai un meklēt, kur tur var kaut ko iegūt savam labumam, bet kas arī bišķiņ pievērš uzmanību pašai festivāla norisei, jo mūsu gadījumā festivāla norise un programma ir tas pats galvenais, lai mēs saprastu, kas vispār ir tā cilvēcība. Tā kā festivāls cilvēki, jūs, piemēram, zināt, kad bija daži cilvēki, kas pagājuši gadu uz festivālu atbrauc, viņi pat īsti nesaprat, par ko bija festivāls. Viņi domāja, tas ir tikai padējot, paēst un iet pirtī, tur nopeldēties un kaut kādas dažas praksītes papildīt. Jā. Jo viņi bija palaiduši garām pašu galveno festivālu programmu. Viņi nesaprata, uz ko viņi bija atbraukuši. Viņi nevis bija palaiduši, bet tā vietā, lai, kad bija tās galvenās kaut kādas aktivitātes, viņi tās vispār bija palaiduši garām, pat nedzirdēja, par ko tur gāja. Lekcijas un tur visi tie rituāli un procesi un praksītes kaut kādas, kas bija tieši saistīts ar to. Pagājušais gads mums bija ar dabas pirmelementiem saistīts. Šeit mums būs ar laimi, bet arī tāpat caur tiem pašiem dabas pirmelementiem un izpratni. Caur tiem pašiem praktiskajiem darbiņiem, kas būs grupās, jo pagājušajā gadā bija cilvēki, kas tos praktiskos darbiņus viņi nesaprata, laikam, vai neatnāca. Daži ieradās tikai 2., 3. dienā, kas arī ir labi, bet būtu labi viņam ieslēgties tajā programmā iekšā. Līdz ar to cilvēki nelīdz galam izprata, ko nozīmē tas cilvēcīgais, savstarpējais miedarbības process. Es nezinu, es gan tā nenovēroju, ka varbūt tik ļoti nesaprata. Daži, es nesaku, ka visi, saku, bija daži, ko es redzēju. Kad pēdējā dienā, man šeit bija arī reizē ūdens elements pēdējā diena pagājušajā gadā. Jā. Vienkārši tik spēcīga ģimeniska sajūta tāda, kad mēs viens otram palīdzam un atbalstam, tad tā bija riktīgi tāda. Tā bija tieši tas ūdens elements stāvoklis.
es tev piekrītu, bet tas jau bija uz beigām, un daudzi pat, zin kā, daudzos festivālos ir tā, ka, ja pēdējā diena, tad jau var tīties nost, jo nekas jau nebūs tur prātīgs, varbūt, zin kā, tā ir svētdiena, viss tāpat brauc, bet te redz ir tas moments, kad mūsu tas festivāls atšķirās no tā, un atšķirās viņš ar to, ka tieši šis te programmas ietvars, viņš dod cilvēkam padziļinātu ieskatu daudzos vai, ja ne visos dzīves aspektos, principā. Jā. Un tas ir tas svarīgais, uz ko ir tas uzsvars uzlikts, ja, tajā festivālā. Jā, es tagad atcerējos, mēs kaut kad sākumā runājam vispār par to, kad festivālu rīkot, organizēt, tad tur bija tā lieta, kaut kādā ziņā problēma, kad bija cilvēki, kas tā kā strādāja ar sevi daudz mentālu darbu darīja, bet viņi aizmirsa priecāties par savu ikdienu. Un tad mums kaut kā saslēdzās, kad tad ir jāapvieno, ka nevar tikai tur gruzīties par to, kas ir slikti, bet vajag arī drusciņ pacelt tos hormonus, izlīdzsvaroties un kopumā par cilvēcību. Un cilvēcība ir attiecības arī, mēs nevaram norobežoties. Tā kā es tagad ar sevi meditēšu, es vingrošu un pēc tam baidīšos komunicēt ar cilvēkiem. Tieši tā, un arī pretējais tikai tusēties un ballēties un nesaprast, ko tu vispār priekš kam dari dzīvē. Tā kā dzīves motīvs un uzdevums ir baudīt dzīvi un izklaidēties, arī tur nav cilvēcības. Tā arī nav cilvēcība. Tāpēc ir tas svarīgais moments, ka saprast, kā tas viss savienojas kopā, jo to mums pati daba arī parāda, kā to savienot. Ja? Un tie 4 dabas pirmelementi, kas to visu mums parāda, atspoguļo gan mūsu pašu dzīvē un apziņā, gan arī, sociumā, ja mēs skatāmies, kā tas notiek. Ja? Jo ir cilvēki, kas tikai saprot, ka ballēties, izklaidēt, un ja tur nav izklaide, un ja tur jādomā un jāgruzās, nē, to es negribu. Un savukārt ir tie, kuriem patīk gruzīt, ja tur nav precīzi pēc sistēmas, schēmas, tad viss tad neko nedarīšu, ja? Tur viss ir slikti, ja? Tad viss ir nepareizi, kuri nepiekop manu schēmu. Ja? Katrā gadījumā tas moments par to, kad šis te festivāls ir tieši priekš tiem cilvēkiem, kas vēlās gan paplašināt to savu redzesloku un zināšanas, gan arī izklaidēties, bet reāli nevis paplašināt to redzesloku un zināšanas. Tā kā tagad visi piedāvā kaut kādas tur lekcijas un prakses un tā tālāk, bet tās lielāko daļu, ko es esmu Latvijā apmeklējis, tā garām ejot daudzos festivālos, es saprotu, ka tam ir maz sakars tieši ar cilvēka dzīvi. Tur kādreiz kāds gudrs filozofiskas domas tur pasaka, tu tur paelpo, padanco, padzied, vēl kaut ko tur padara, tas viss ir burvīgi jauki, bet tur nekad, es nekad līdz šim neesmu sastapies ar to, kad ir vienota schēma, kā izprast to vispār to cilvēcības aspektu dzīvē. Un tad tieši to mēs arī caur to festivālu arī daram, kad tur mēs runājam tieši, kā tu minēji, attiecības, attieksmes, nostājas un viss pārējais, jo jābūt ne tikai attiecībām, tur attiecības veidojas caur attieksmēm un nostājām dzīvē. Un ja mums ir attieksme bez tas nozīmē, ka mēs esam lupatīgi, lupatveidīgi cilvēki, ja mums nav nostāju dzīvē. Ja, savukārt, ja mums ir tikai nostāju un mēs nepaužam nekādu attieksmi, neveidojam attiecības normāls, tad mēs esam atkal pilnībā kaut kādi nespējīgi kaut kādā veidā iederēties sociumā, un mēs paši sev tā kā bojājam dzīvi, veselību un vispārējo. Un citi arī ar tādiem cilvēkiem nevēlas komunicēt. Ja? Un te ir tas moments par to, ka mums jāmācās to visu savilkt kopā vienā veselā. Un šodien cilvēkiem ir, diemžēl, kā es sākumā runāju, tā problēma, kad cilvēki nespēja to savilkt. Viņi vai var tikai izklaidēties, vai var tikai tur urpties iekšā kaut kādās zināšanās. Ja? Un tā ir tā problēma, tāpēc daudzi nesaprot šī festivāla to ideju, kā tas var būt, kad mēs vai neejam baudīt, tikai braucam uz festivālu, kā saka, aizmukt no dzīves projām, ja? Aizmukt no savas realitātes, iekrist ilūzijā uz 4 dienām. Ja? Kāpēc ilūzijā mēs iekrītam uz 4 dienām? Tikai tad, ja mēs nesaprotam šo sinerģiju starp zināšanām un dzīves baudīšanu un priecāšanos. Tad mēs krītam parasti, ko cilvēki dara, brauc uz festivālu, kur var tikai baudīt dzīvi, kur var izklaidēties un tā tālāk, un kur iedod tādu kā ilūzijas oreolu ap to, ka tas viss caur zināšanām, ja tas ir garīgums tagad, ja, jo vairāk izklaidēsies, jo garīgāks paliks, ja, tajā visā. Labi, bez alkohola tas ir, protams, jauki un veselīgi, bez narkotikām jauki un veselīgi, bez daudzām kaitīgām vielām un sliktām lietām tas ir ļoti jauki, bet tu nevari būt tikai tajā
izklaides režīmā, vai tikai tajā ir jābūt cilvēka apziņa attīstās, ka viņš ir spējīgs uztvert caur izklaidi zināšanas. Nu, būt dažāds kaut kādā ziņā. Nu jā, dažāds, bet, teiksim, šī gadījumā arī jautājums, kurš izprot ar vārdu dažāds. Jā, dažāds manā skatījumā ir svarīgs ir tas, kad ir zemapziņas mehānismi un ir apziņas mehānismi. Tad zināšanas, tas ir apziņas mehānismi, tie ir apzināti cilvēki, kas piekop to, bet tu vari būt apzināts tikai tad, kad tu māki arī zemapziņas līmenī justies labi un priecāties. Un justies labi un priecāties nevis tikai aizbraucot uz festivālu, bet arī ikdienā. Tad, kad viss ir grūti un slikti, tu tāpat esi priecīgs par dzīvi. Un tas ir tas, ko mēs arī ar Aleksu runājam par to tajās tur laimes un prieku un arī vērtībās, ka mēs runājam ar Māri, ja, kur es stāstīju, ka cilvēki nesaprot, kas ir priecāties. Viņi māk priecāties tādā vienā grāvī maksimāli iekrist, un pēc tam kaut kas notiek šitā te, un viņi vairāk tā kā nevar vairs priecāties. Tas nozīmē, ka viņiem trūks zināšana par to, ka ir jāpriecājas visu laiku, arī tanī brīdī, kad ir slikti, ir priekam jābūt. Bez prieka tu nevari vispār veselīgi dzīvot dzīvē. Pazūd prieks, ka tas vektors arī mazliet pazūd. Un nevis viņš pazūd, bet viņa nav, visticamāk, tā vektora nav, jo vektors ir kaut kur aizpeldējis. Jā, reku mums viens vektors atnāca. Čau, Līņģi. Jā. Tā kā tas vektors ir tas, kad vai tev ir zināšanas vai nav zināšanas. Ja cilvēks kādā brīdī zaudē prieku dzīvē, tas nozīmē, ka viņš dzīvo bez zināšanām, viņš ir apmaldījies. Jā, un es bieži vien esmu redzējis īpaši cilvēkiem, kuri tur apmeklē visus šitos te garīgos saucamos festivālus, kur visi bauda un priecājās un dejo un izklaidējās un tā tālāk. Ja? Bet kaut kas viņam dzīvē mazs pavērsiens, kaut kas tur izmainās, ja? Un viņš vairs nav nepriecīgs nekas, un viņi var redzēt viņa sejā, viņa visos tur ķermenis uzreiz savelkās, tur spazmas, tur muskuļu problēmas un vispārējais ieslēdās. Ja? Tas nozīmē, ka viņš vienkārši dzīvoja ilūzijā par to savu garīgu un vispār, ja tur garīgums nav, viņš vienkārši bauda, kamēr viņam kairina nervu receptors, viņam liekas, ka viņš ir attīstīts, ja? Tik līdz viņam sāk kaut ko sliktu darīt, ja? Tas ķermenis vai nervu receptori nesaņem šo te kairinājumu pozitīvo, ja? Tā viņam viss ir slikti atkal, un tad viņš meklē, kur atkal aizbraukt, lai labi justos. Tā kā viņam labums nenāk no iekšienes, viņš meklē, kur to labumu sevi ievilkt iekšā no tiem visiem procesiem. Un tieši šis te zināšanu aspekts ir par to, ka tavs labums nāk no iekšas uz āru. Tā kā, ka tu vari dalīties ar to labo stāvokli, labo sajūtu un tā. Te pašā laikā tu neesi pozitīvs idiots, ja, kurš tikai smējās par visu un priecājās. Ja. Tu esi tas, kas var arī pateikt kaut ko skarbu, nolikt vietā, bet tu tāpat priecājies. Un to nevar cilvēki salikt kopā, kā tas ir iespējams, runāt kaut kādas tādas nepatīkamas lietas, bet atrasties labā noskaņojumā visu laiku. Un tas saucās cilvēcība. Jo atceries, vien pārprot arī cilvēku. Arī viņi pārprot, tāpēc, ka viņi nesaprot, kas ir cilvēks. Viņi vēl nav sapratuši, jo viņi nav piedzīvojuši šo cilvēcības aspektu. Atceries cilvēku mācībā kursā, es teicu, kas tur ir tā kategorija. Ja kāda apziņas attīstības līmenī, tad viens no augstākiem apziņas attīstības līmeniem ir būt par cilvēku. Jo ne visi divkājienie primāti no zīdītāja klases ir cilvēki. Ja? Tā kā mēs ne visi esam vēl līdz turienei izauguši. Un mums ir tieši tas moments, ka mēs tiecamies uz to stāvokli, lai tās dzīves grūtības vai tie apstākļi nepadara mūs par necilvēkiem. Ja mēs zinām, ka kara apstākļos daudzi cilvēki saucamie, viņi zaudē cilvēcību, tāpēc, ka viņi dēļ izdzīvošanas, dēļ savām bailēm, dēļ saviem visiem nestabilās psihes emocionāliem pārdzīvojumiem dara trakas un briesmīgas lietas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem nav šis te prieka stāvoklis tajā situācijā. Viņi nespēja noturēt viņu. Tāpēc, ka viņiem trūks cilvēcības. Un te ir tieši tas pats ar visu sabiedrību kopumā. Es teiktu, 95 vai 98, 9% sabiedrībā ir problēmas ar cilvēcību. Viņi nespēja būt cilvēcīgi. Un tāpēc šis te festivāls cilvēkiem, tāpēc cilvēka apziņas skola, tāpēc cilvēka mācība, ja, tāpēc tas viss ir par cilvēku, lai cilvēku šo te spētu atkal atgriezties pie cilvēcības savā dzīvē. Un tāpēc... ko es gribēju teikt, ka cilvēks ir sieviete un vīrietis, un tāpēc arī mums festivālā daudz, kas ir daudzas aktivitātes, meistarklases un
lekcijas pat ir kaut kādā mērā pielāgotas sievietēm. Jā, tieši sievietēm un ir vīriešiem. Katram ir savs atsevišķi. Tur jau tā atšķirība ir, kad cilvēki arī zaudē to cilvēcību tanī brīdī, ka viņi nesaprot savu dzimumu. Nevis nesaprot, viņi pārstāja apzināties, vai viņš ir sieviete vai vīrietis. Tad ko viņš dara dzīvē? Vai viņš uzvedas kā vīrietis, vai viņš uzvedas kā sieviete savā dzīvē? Jā. Un tiklīdz to mēs pazaudējam, tā tu uzreiz iekrīti baiļu, stresu, paniku, visādu tur lēkņu stāvokļos, ja? Sieviete vairs neuzvedoties kā sieviete savā dzīvē, neattiecoties kā sieviete, neizprotot, kas viņa ir kā sieviete, ja? Viņi iekrīt stresā. Vīrietim tas pats tiklīdz viņš pazaudē savu saikni ar vīrišķo, savu pirmsākumu, viņš arī iekrīt bailēs, panikā, tur nezinu, kaut kādā nožēlā, kaut kādos tur citos stāvokļos, ja? Kur nav prieka. Ja, un te ir tas viss moments, ja, un kamēr šo te stāvokli nevar atdabūt atpakaļ. Es ļoti bieži daudzus pazīstams cilvēks arī redzu, kā viņi vienu brīdi viņi ir tajā labajā stāvoklī, un tiklīdz viņi zaudē tur, nezinu, kontaktu ar kādu, kurš atrodas tajā labajā stāvoklī, viņi paši arī iekrīt tā kā bezdibeni, un tad viņi domā, kāpēc tā man tik slikti iet tur dzīvē, kāpēc es esmu tur bēdīgs, un tad viņi meklē ārpasaulē, kurš ir vainīgs pie tā visa. Un tad tur izdomā, izfantazē visādas lietas, bet pēc būtības viņš pats ir vainīgs, jo viņš nav uzstrādājis šo cilvēcības stāvokli sev iekšā, un te pašā laikā viņš arī neuzstrādā, necenšas, teiksim, viņš neiet uz koprojektiem, viņš nepiedalās kopīgos darbos, ja, jo kur mums rodās šī te iespēja atpazīst sevī šos te cilvēcīgos stāvokļus, ja, tas ir tieši tajā kopdarbos, kur mēs katrs izpaužamies kā vīrietis un kā sieviete šajās te attiecībā un miedarbībā vienam ar otru. Jā, un arī, ja par festivālu, tad mēs gatavojamies, un arī ir vīriešu darbi, ir sieviešu darbi, un mēs cenšamies to balansu turēt, un arī programmā tāpēc ir tas pats balans, jo mēs esam par cilvēcību, un cilvēks ir vīrietis, sieviete, un arī ģimenes ir iesaistītas, un būs aktivitātes speciāli jauniešiem, bērniem, un arī tādas aktivitātes, kas ir attīstošas, tas nav arī tikai palēkāt, padancēt. Vajadzīgs ir visi, kā mēs runājam, gan palēkāt, gan padancot, bet svarīgi arī saprast priekš kam un kāpēc kaut ko tu tādu dari. Ja, jo, ja mēs saprotam šos te momentus, tad visi kārtībā. Bet, šodien, kā es saku, cilvēkiem ir egocentriskais stāvoklis, daudziem neļauj sākt atklāt savu cilvēcību. Ja, jo, tā kā mēs runājam, es darīšu tikai tad, ja man ir izdevīgi, tikai tad, ja es kaut ko iegūstu, tikai tad, ja tur priekš manis kaut kas notiek. Ja. Ko es saprotu, jo cilvēki jau brauc uz tām lietām, ko viņi zina. Viņi nebrauc tur, kur viņi nezina. Un šodien tas lielākais izaicinājums cilvēkus dabūt pie cilvēcības, jo viņi nezina, kas ir cilvēcība. Viņiem liekas, tas varbūt arī ir sāpīgi kaut kādā brīdī. Mēs par to esam runājuši. Daudziem tas ir sāpīgi. Sievietes vairs īsti nespēja būt sievietes, jo tas ir grūtāk nekā būt vīrietim kaut kādās dzīves. Protams, un vīrieši nespēja būt vīrieši, jo tas ir grūtāk nekā būt par sievietēm vīriešu ķermeņos. Tad mēs nonākam pie vēl festivāla tēmas, kas ir pārmaiņas. Mēs esam par pārmaiņām, par dažādām pārmaiņām. Jā. Un es no cilvēkiem šodien tad dzirdu, kad mēs runājam labas lietas, bet ne priekš manis. jā. Bet tas ir tiem citiem. Es jau nē, ko tam man jau tie gadi, man jau tur tas, man jau tur šitas. Vēl kaut kāda attaisnojumi, kad es jūs atbalstu, jums ir ļoti laba ideja, bet es savā dzīvē īsti neko Jā, un tas atbalsts ar tā interesanti notiek. Parasti cilvēki, viņi saka, jā, piekrīt, ka visu to, ko tur Rolands saka, vai vēl kāds cits saka, jā, tā tas ir, bet tanī brīdī, lai tur padalītos, aizsūtītu kādam, kam tas ir reāli vajadzīgs, es labāk nedalīšos, jo ko par mani padomās. Jo baidās no necilvēku sabiedrības nosodījuma par to, kad mēs sākam atklāt un runāt par tām lietām, kuras ir nesmukas sabiedrībā, kas nav pareizi, ja? Un tad labāk nostāt, tā kā paklusēt, vai viena otra daļa ir, kuri nostājas pretējā pusē, aiz neizpradas, viņi nesaprot, par ko ir runa, viņi dzird kaut kādu frāzi, kas viņam nepatīk, tad runā negācijas, tur visāds izgāž ārā. Un savukārt tie, kuri zina, par ko ir runa, viņi skatās un klusē un domā, kurš tad te uzvarēs? Nevis paši iesaistās, nevis paši
piedalās tajā, lai to cilvēcību vairo. Tur, es, piemēram, runāju par sociāliem tīkliem tiem pašiem. Ja. Tur ir bieži vien, es redzu, ka ir tāda tendence, ja, ir ļoti daudz cilvēku, kas ir izgājuši tās mācības, un viņi ļoti labi saprot, un viņi paši ir runājuši, teiksim, divatā viņi to ir gatavi atzīt, bet tiklīdz tas ir publiski jāpasaka, nē, es labāk tā kā malā pastāvēšu. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka mēs neesam vēl pietiekami, kā kuram šķiet, bet tās lietas paši sevi izstrādājuši, kad neesam tādā pārmaiņu procesā, kur ir kaut kāds jau rezultāts. Un liekas, ka man vēl sāp, man vēl nesanāk un vēl ar to dalīties kaut kā. Tu uzķeri. Varbūt, es saprotu, par ko tu runā, bet tur jau tā lieta ir, ka tu nekad arī neuzstrādās, ja tu nesāks ar to dalīties. Jo mēs paši vairojam sevi to, ar ko mēs dalamies. Es jau tur bija tāds viens video arī tur Patreonā, man liekas, ir ielikt dzīves pārmaiņu atbalstā. Ja? Cilvēki, kas dalās ar bezjēdzīgām lietām, kuras ved uz degradāciju, viņi vairo savu bērnu dzīvē, nākotnē un savas dzīves nākotnē tieši to, ar ko viņi dalās. Jā. Tātad, ja viņš dalās tur, ar putniņiem, ķiņķēziņiem, kaut kādām komēdijām un visādām muļķībiņām, ja, tad viņam dzīvē būs vairāk šie te aspekti, un viņa bērnu dzīvē tas būs vairāk. Ja cilvēks sāk dalīties ar kaut kādām lietām, kas ir īstas, kas ietekmē viņu, kas viņam liek mainīt un transformēt savu domāšanu, ja, un aizdomāties vismaz par kaut ko, ja viņam liek, tad viņš sāk vairot šo te izpratni par lietām dzīvē. Un te ir tas moments, tad tu izvēloties ar to, ar ko tu dalies, kaut vai tik primitīvi kā sociālos tīklos daloties, ja? Tu izvēlēsies to, kāda būs tava nākotne un tavu bērnu nākotne. Ja? Un te ir tas ir tas svarīgais aspekts, un tieši arī tas ir daudziem nepatīk, ja? Dalīties ar to, kas ir sāpīgi, kā tu sāki pašam nepatīkami, ja? Bet ko tad citi padomās, jo es tak vēl neesmu tāds, ja? Es tur neesmu tur super attīstīts, ja? Kāda starpība, ko citi padomās? Citi padomās, citiem ir nospļauties par te lielākai daļai. Tiek saņemts nosodījums, nav tā, ka... Jā, tiek saņemts nosodījums no tiem, kas iet pret cilvēcīgi, kā es saku, izdzimteņu virzienā. Tie, kas negrib dzīvot cilvēcīgu dzīvesveidu, kas negrib būt par normālām sievietēm, normāliem vīriešiem, ja? Tie nosoda tos, kuri iet tajā virzienā, tie, kas vēlas veselīgu dzīvi, veselīgu pēcnācēju nākotni un vispārējo. Ja? Tie ir kaut kādi, principā, vai apzināti, vai neapzināti ļaundari tie ir pēc būtības. Ja? Viņi nodarbojas ar ļauna vairošanu. Ja ir neapzināti, tad viņam ir jānāk mācīties vai jāizglītojas vai vēl kaut kur. Tas ir viss ok, bet ir arī tādi, kas apzināti, kuriem ir ērti tur, kur viņi ir, jo viņam nav nekas jāmaina savā dzīvē, un tad viņš izmanto, viņš parazitē uz esošo visu, kas ir. Kamēr nav pietiekami slikti, tikmēr ir labi, bet... Viņam tas slikti būs tikai varbūt pēdējā dzīves dienā. Vai vēl kaut kā. Labi, tas tā. Bet es zinu, kādu tēmu es vēl gribu aizskart. Es runāju ar vienu sievieti, un viņa teica, ka ir forši, kad mēs esam līdzīgi domājuši cilvēki, un viņa par savu tā kā kopienu saviem cilvēkiem, kad tur dzīvosim kopā, darīsim kopā, kaut kādu biznesu veidosim. Un tad viņa teica arī nomirsim kopā. un viņa pati tā kā saprot to, ka tas nav tikai par tādu čupošanos, bet tas ir par ģimenēm, tas ir par nākotni. Par nākotni, arī par tādu, arī mūsu redzes lokā ir tāda idejiskā ģimene. Mēs izmantojam tādu terminu. Mēs ne tikai esam tā kā katrs atsevišķi, bet mēs ar savām ģimenēm esam jau kopā. Mums ir svarīgas tās vērtības. Un tā kā man tas spilgti palika atmiņā, ka viņa pati tā kā saprot arī, bet viņa nespēja izdarīt un ieraudzīt, kā darīt citādāk. Viņa zina tikai to veidu, kur viņa zina, kāds būs iznākums, bet viņa nespēja paskatīties. Tāpēc, ka nav idejas. Par to jau tā runa ir, ka nav tā idejiskā ģimene. Ja tev nav ideja, priekš kam tu kaut ko dari, tad tu nevari pilnvērtīgi arī, kā lai saka, izveidot to kopienu. Ja mēs runājam, šodien daudz grib taisīt kopienas, bet ja viņiem nav tā veseluma ideja apakšā, kopiena ir ilgspējīga tad, kad tur ir kaut kas vesels iekšā, kad ir skaidrs sapratni, priekš kam tu kaut ko dari, un katrai darbībai, ko tu veici, viņai jābūt ir orientētai uz nākotni, skaidri un precīzi, izprotot, kas nākotnē notiks, uz ko mēs ejam kā nākotni. Ja mēs ejam, kā tu tur minēji,
minēja, kur tā sieviete teica uz to, lai mēs nomirtu vienkārši sanākot kopā. Nu, Ja? beigās. Pēc būtības pabaudīsim dzīvi. Kāpēc cilvēki grib kopā? Tāpēc, ka kopā jautrāk, kopā foršāk. Mēs gribam paparazitēt viens uz otru. Tur ir daudz cilvēku, es labi jūtos. Ja viņi mani neaizskar, es jūtos arī labi. Bet ja viņš man kaut ko sāks norādīt, tad es nejutīšos labi. Un tad ievieš noteikumus. Mēs nekad nerunājam par to, nekad šito, nekad to, nekad vēl kaut ko. Ja? Tātad ierobežojums komunikācija, ierobežojums attiecībās, ierobežojums nostājās mēs ieliekam. Ja? Tā ir slima kopiena. Tā ir slimība, tur cilvēki nekad nebūs veseli. Viņiem ar laiku paliek psihisks novirzes, sāks veidoties, ja viņi tur atradīsies ilgtermiņā. Savukārt, neuzliekot šos te ierobežojumus, tu dod cilvēkam iespēju attīstīties, bet lai tas nepārtāptu par mēslu bedri tā kopiena, ir jābūt kopīgai idejai, izprastai visiem, kas tur ir kopā. Viņiem ir jāsaprot, priekš kam viņi tur vispār ir kopā, kāda mērķa vārdā. Tam ir jābūt nevis tur, kā tur teica, dēļ biznesa, dēļ jautra laika pavadīšanas, dēļ kaut kādas, izdevīguma, ir lētāk dzīvot kopā. Lētāk dzīvot, un tātad tas viss var būt, bet tas ir kā papildus elements tikai tam, bet pa priekšu ir jābūt ideja. Ideja ir dziļu izpratni, ja? Un tad tieši tas arī ir tas festivāls cilvēkiem, mēs ar to ideju dalāmies. Cilvēkiem, kuri vēlās apvienoties, kuri reāli vēlās uz cilvēcīgu attiecību pamatā apvienoties un veidot savstarpēju miedarbību, attiecības un vispārējo. Ja? Bet tas ir ļoti plašs zināšana apjoms, lai tu to varētu izdarīt. Tas ir ļoti daudz lietas jāpārzina un jāsaprot savā dzīvē, lai tu varētu šodienas cilvēkam. Agrākos laikos tās bija pašsaprotamas lietas. Tā kā vēl, man liekas, kaut kādus 50, 60 gadus atpakaļ daudziem cilvēkiem tas bija pašsaprotami. Šodien mēs esam tik tālu no izpratnes par to, kas ir cilvēks, kas ir attiecības, kas ir dzīve, kas ir ģimene aizgājuši prom, ka mums ir vienkārši jāstāsta primitīvas lietas, un es brīnos, ka cilvēki nav nekad aizdomājušies par tādām lietām. Izrādās, tur pieaudzis cilvēks 50, 60 gadi, viņš pat nav padomājis par to, kas ir cilvēki, priekš kam vajag bērnus, ja, un tā tālāk, priekš kam vajag ģimeni veidot, kam vajag, kas ir dzimta. Ja. Daudz cilvēki, viņi to pat, ja ir izmantojuši šos terminus tikai tīri formāli kaut kur, ķipa dzimta, dzimta, viss skaidrs, dzimta mums visiem ir dzimta, jā. Bet ko tas dara, ko tas tev dod un kāds ir tava atbildība pret šo te ideju, ko saucam par dzimtu, kāda ir tava atbildība pret ģimeni, kāda tava atbildība pret saviem līdzcilvēkiem, pret bērniem, pret senčiem, pret vispārējo. Jā, par to cilvēks nav aizdomājis, tāpēc domāt par atbildību, tas ir nepatīkami, tas ir sāpīgi. Jā, es domāju par cēloņiem, kad es domāju, visiem jau ir skaidrs, ka ģimenes paliek arvien mazākas vai vispār netiek veidotas. Tas, ko sauc vēl par ģimenēm šodien, jo pēc būtības tur ģimenes nav lielākā daļa to, ko sauc par ģimeni, tas ir, kā es teicu, ģimenes pusfabrikāts vai surrogāts. Jā, attiecības rada lokā ir sliktas un vēl viss kaut kas, kad arī tas pat nebija tik sen manā bērnībā. Nošķirtība, egocentriska nošķirtība no radiniekiem, no tuviniekiem, no vecākiem, no brāļiem, no māsām, no vispār. Un tas, kad dažādi faktori, kad tur jaunieši izvēlās kaut kur mācīties, kaut kur citur dzīvot un diezgan ātri grib tikt projām no savām mājām un arī dodās kaut kādās... Tas ir audzināšanas rezultāts. Es tur sāku mazliet stāstīt, kad es augu. Mums bija tāda mazā lauku kopiena. Tur kaimiņi un kopā svinājām svētkus un palīdzējām. Un man tā bija tā kā norma. Un es padzīvoju pēc tam pilsētā un atkal laukos. Un tad man bija tāds ne tā kultūra šoks, bet tāds kad nav tā, kā es biju ieradusi. Ka ir tā, ka tagad ir nošķirtāk. Kad katrs dzīvo savā mājiņā, kaut ko dara. Savā kastītē, un kaimiņus, lai viņi arī dzīvo savu dzīvi. Un katrs sagādā visus, dažādus rīkus laukiem. Arī katram ir savi pļāvēji, tur kombaini, vēl kaut kas. Labi, kombainus varbūt vēl kaut kur laukos tomēr izmanto vairākas saimniecības, vismaz cik es zinu. Bet katrs cenšas būt tā kā nošķirts, pašpietiekams. Man citus nevajag. Kaut kā tā visā procesā paliek mazāk cilvēki. Tie cilvēki ir kaut kādā ziņā nelaimīgi. Viņi vairs nesaprot priekš kam, kas, un paudzes turpinās, un zināšanas mazinās, un mēs nonākam pie tā, ka mēs vispār nesaprotam vairs,
kāda jēga. Kāda jēga dzīvot. Un lielākajai daļai cilvēku viņu dzīvēm nav jēgas. Tā ir taisnība. Jo tas, ko tu saki, tas ir tas, ko mēs pašā sākumā runājam, ka cilvēki nesaprot, priekš kam viņi šeit ir. Viņi nesaprot, ka ir jāpriecājas. Viņi iekrīt savās tur egocentriskajos tajos momentos, ka viņi aiz bailēm tur norobežojas viens no otra, aiz naida, aiz dusmām, aiz vēl kaut kā. Ja? Tas savs sevis nesaprašanas un citu cilvēku nesaprašanas. Viņi rada nošķiršanos, ja? Un ja viņi nošķirās pat no saviem radiem, draugiem, tur tuviniekiem, ja? Nu, tad par kādu viņu spēju socializēties vēl iet runa, viss, ko viņi pēc tam dara. Ja cilvēks nav spējīgs dzīvot ar savu brāli, māsu, tēvu, māti, nezinu, vectēvu, vecomāti vai ar, nezinu, saviem pēcnācējiem, ja? Viņš ir liekulis, viņš sabiedrībā ir nespējīga būt, viņš nav spējīgs, es pat nerunāju vīrs ar sievu, ja šodien lielākā problēma, ka vīri un sievas nevar sadzīvot kopā. Tad viss, ko viņi dara ārpus šīm te ģimenes attiecībām, ir meli, ja viņi nav spējīgi savā starpā dzīvot kopā. Ja sieviete nespēja izpildīt sievietes lomas attiecībās un vīrietis nespēja izpildīt vīriešu lomas attiecībās. Un daudzi šitādi te ir, gan vīrieši, kas nespēja, un sievietes, kas nespēja pildīt savas lomas, sajiet kopā, izveido ģimeni un turpina melot viens otram un visai sabiedrībai un paši sev līdz ar to. Un ir atkal tādi, kuri izšķirās, bet melo sabiedrībai, ka viņi ir ļoti sociāli, ka viņi māk tur labi draudzēties un tā tālāk. Tie ir meli. Viņi nemāk draudzēties, viņi nemāk veidot attiecības. Un viss, ko viņi veido, tas ir virspusējas attiecības, bez dziļām saiknēm stāstot par, var tur stāstīt visu kaut ko, ka es tur ezotēriski dziļi kaut kādu dvēseļu radinieki un visu kaut kādus murgus tur izdomā tagad cilvēki, ja? Un tai pašā laikā viņi nav spējīgi izveidot attiecības ar pašiem tuvākajiem cilvēkiem, kas viņiem ir no dabas šeit izveidot, ja? Nu, tur vīrs, sieva, bērni, tur mamma, tētis, tur māsa, brālis. Ja viņi ar to nespēja būt tik dziļās tuvās attiecības, tad viss pārējais, ko viņi stāsta, tie visi ir meli. Un tas ir jāapzinās. Tur nav patiesības, ne grama. Tad rodās tas moments, kad es runāju, es esmu ar vairākiem cilvēkiem, un visi viņiem ir teikuši, ka es neiedaros savā ģimenē, es esmu citādāk, es skatos uz lietām citādāk, un attiecīgi tad arī viņi izvēlās kaut kā citādāk savu dzīvi veidot, nekā viņas ģimene ir ieradusi un turpina. Jā, tas ir tieši tas pats moments, ka viņi nespēja pieņemt savu ģimeni. Ja cilvēks saka, es neiedaros savā ģimenē, jo es esmu savādāks, nozīmē, ka tu nevari pieņemt savu ģimeni, no kurienes tu nāc. Tur pamatā ir tā bāze tajā, ka cilvēks ir ļoti augstprātīgs, iedomīgs un pašlepns. Pārāk lepns ir, lai viņš varētu sadzīvot ar saviem radiem. Ģimeni vai tur vīru vai bērniem vai vēl kaut ko. Ja. Tas ir lepnums, nepamatots lepnums, kas izraisa, kā es saku, iluzoru pārākumu sajūtu tam cilvēkam. Tad viņš saka, es neiedaros tajā ģimenē. Bet zin kā, es visu tuvākā ģimene, kad vīrs, sieva, bērni, bet, piemēram, vecāki, vecvecāki. Varbūt problēma, es saprotu, ko tu jautā, ja, bet tas arī tas pats, kāpēc es to pateicu, tāpēc tur ir tieši tas pats moments. Pat ja vecāki nav tur, nezinu, ar modernām tehnoloģijām un jauno garīgumu apveltīti, ja, un tu viņi saprot, viņi nav tik attīsti, viņi nesaprot pat pusi no tā, ko es saprotu un tā tālāk. Tas nozīmē to, ka reāli tas cilvēks vēl nav saskāries ar reālo dzīvi. Ja, jo reālajā dzīvē, kas būs tie, kas tev palīdzēs? Tie būs tikai tavi tuvinieki, tā būs tavi ģimene, tur radinieki un vispārējais. Ja? Tie, kas ir reāli patiesi tuvi tev. Tad tas ir tavs asins, tā ir dzimta tava. Tad viņš vēl nav saskāries ar patiesu problēmu dzīvē. Un zini, kā tur jau var atšķirās, kā sievietei tas ir un kā vīrieti. Protams, katram ir savas atbildības tajā ģimenē un dzimtā un pienākumi un tiesības. Apprecās vai neapprecās, vai vienkārši iet citā dzimtā, tur arī mainās attiecības. Protams, par to visu dzimtas mācībā skaidroju. Jā, vienkārši, te mēs visu kaut kādas tēmas cilājam. Jā, tas viss saistīts ar festivālu cilvēkiem. Jā, tas ir par tās idejas, tāds plašs idejas izklāsts no dažādiem rakursiem. Tā ir cilvēcība. To visu saprast un ne tikai saprast un nedarīt, bet saprast un pielietot ikdienā to visu. Jā, un tad vēl viena tēma ir satikt tos līdzīgi domājošos, kuriem tās vērtības svarīgas, kas,
kopējas svarīgas vērtības. Tie līdzīgi domājošie jau ir tie, kas ap šīm te idejām, ko mēs šodien runājam, tie, kas grib izprast un piekopt savā dzīvē šīs lietas. Un ja mēs runājam arī tur par ilgtermiņu kaut kādām attiecībām un nākotni un par bērniem, par vispārējo, kur tu vēl labāku vietu varētu atrast cilvēkus, kuri ir šī virzienā orientēti. Daudz uzvot, kur atrast normālu sievieti vai kur atrast normālu vīrieti. Un tad ej uz tām vietām, kur šādi cilvēki apgrozīsies, kuriem šis te ir aktuāli, kuriem šis te ir svarīgi dzīvē. Jo, ir 101 šitie tusiņu festivāli, saucamie garīgie tusiņi, ja, kur savācās visi vienkārši baudīt dzīvi, bet, ja tu gribi nopietni kaut ko dzīvē izmainīt, kaut kādu projektu, kaut kādu ģimeni, bērnus, tu gribi vēl kaut ko, tur tu neatradīsi normālas attiecības. Tur tu atradīsi kādu, ar ko tu varēsi varbūt 20 gadus viens otram jāt smadzenes un mēģināt atrisināt savstarpējās problēmas. Bet, ja tu atnāc uz piemēram, festivālu, kur cilvēki apzinās savas atbildības, kuriem ir kaut kāda vērtības sistēma, kuri vismaz cenšas piekopt kaut kādu vērtības sistēmu, ja, kā mēs zinām, mums arī tās vērtības, ko tu ar YouTube var noskatīties, informāciju, ko nozīmē katra no šīm festivāla vērtībām, lai cilvēkam vispār sapratni veidotos, kas ir tās vērtības. Lūk, tad atbraucot uz tādu vietu, kur cilvēki ierodās šo te vērtību un izpratnes motivēti, ja, tad skaidrs, ka šeit tu atradīsi kādu, kurš bišķi dziļāk skatās uz lietām, kurš dziļāk izprot kaut ko no šī te visa. Ne tikai, piemēram, sastapt cilvēku, bet arī ar ko tie cilvēki dalās. Viņi dalīsies ar savu pieredzi, lielākoties ar savu pieredzi un arī ar zināšanām un iedvesmoties no cilvēkiem. Un es kaut kā runāju ar sievietēm, un es minēju tā, ka mēs pazīstam vienu otru un dzīvojam pa visu Latviju būtībā, sakot no Latgales līdz Kurzemei. Un īsti nesanāk mums noķert to tādu sadzīves momentu. Un tad tās 4 dienas ir tieši, kad mēs varam būt kopā un veidot to sadzīvi tādu cilvēcīgo vairāk. Protams, tas ir mazliet mākslīgi, jo mēs tomēr nedzīvojam vienā vietā, vai ciemā, vai tā arī sava veida aizmukšana no tavas realitātes, bet vismaz šeit tu atgriežoties realitātē, tu esi izmainījies. Jo cilvēki, kas bija uz to festivālu, kas tiešām piedalījās tajā festivāla programmā, ja, tā kā izgāja cauri, es redzēju un dzirdēju no viņa atsauksmēm par to, ka viņiem tiešām ir pa ko pārdomāt kaut kādas tēmas, ko viņi ir sapratuši savādāk, un vairāk no viņiem pēc tam turpināja gan tās mācības, gan vispārējo, ja iet iekšā daži, kuriem varbūt tas likās pārāk, kā tu saki, jā, viss ir pareizi, bet tas ne priekš manis ir. Jā, vai kāds moments, kas notrigero un pilnīgi bloks, kad Jā, tāpēc, ka viņam ļoti sāpīga tēma tika aizskarta, kuru viņš nav spējis pieņemt, ja, savā dzīvē, un nespēja pieņemt, tāpēc, ka viņš vēl nav uzzinājis, no kurienes tas cēlās. Viņam būtu tā vietā, lai viņš nobloķētos un aizmuktu prom no tā, viņam vajadzēja pajautāt, kāpēc man sāp un kurus var uzzināt, kā to atrisināt. Tas ir par ego, kad ir tas lielais ego, un tāpēc, tas nav priekš māc. Tas ir tāda atvērtāka tāda pieeja, kad, bāc, es visu kaut ko tur sadarīju, bet kaut ko jau var darīt, lietas labi. Ko var izmainīt, jā. Mēs kamēr esam dzīvi, kā es saku, mēs varam visu izmainīt savā dzīvē. Ne visu, bet ļoti daudz, ko mēs varam ietekmēt. Principā visu, bet vai visi mēs esam spējīgi visu izmainīt? Tas ir cits jautājums. Kuriem liekas, ka tur jau viss kaut kas ir sadarīts un dzīve jau iet uz otro pusi, bet šie cilvēki jau ir piemēri arī citiem cilvēkiem. Protams, kā minimum saviem pēcnācējiem. Es arī sastopos ar bērniem un es redzu, cik ļoti viņi uzsūc visu informāciju, kas ir apkārt. Jā, un diemžēl uzsūc vairāk slikto un negatīvo, jo tas ir šobrīd visvairāk pieejams sabiedrībā. Jā. Un tā ir ļoti arī tāda, man liekas, ka tā ir pati bēdīgākā tēma, ka paši vecāki neapzinoties, viņi grauj saviem bērniem nākotni, jo viņi nesaprot, ko viņi paši ir darījuši ar tiem bērniem kopā, kā viņi viņus audzina, kā viņi viņus, kultūru viņos vieš saucamo, jā, izglīto viņus un tā tālāk. Un bieži vien caur to kultūras un izglītības procesu viņi tos bērnus sagrauj. Vienkārši nesaprot to viņu psihi, viņu nākotni, viņu potenciāls, viņu iespējas un dzīvē realizēties pilnvērtīgi. Un tad šajā vidē, ko mēs radīsim, tad būs viss savādāk. Jā, bērni varēs redzēt, varbūt, ka var citādāk, ka sievietes varbūt izpaužās citādāk, ka vīrieši. Veselīgas sievietes un veselīgas vīrieši iemācīsies apskatīt. Iedot tādu
uz ko paskatīties varbūt tas bērns, jaunietis uzreiz to neuztvers, bet viņam jau ir tā kā tas koncepts. Jā, kā minimums ir jāredz atšķirīga iespēja vēl, ka tev ir ne tikai tāda iespēja, kā tu esi pieredzējis līdz šim, jā, pie saviem kaimiņš tur dzērājs un narkomāns, un otrs tur kaut kāds, nezinu, varmāk vai vēl kaut kas, jā, un tad mēģina ar viņiem, es kā vienkārši piemērs, jā, un tad es tā kā zinu, ka tikai tā ir jādzīvo, jā, tad tu ieraugi, kad var arī veidot cilvēcīgas attiecības mūsu pasaulē, tā nav ilūzija un tā nav fantāzija, tas ir reāli iespējams, tikai pie nosacījuma, ka tu sāc apzināties, ko un kā vajag darīt. Tad saprast, kas tev ir jādara, kā tev pašam jāmainās, ar ko tev sevi jāstrādā. Tad, kad tu šīs lietiņas sakārto, tad tev parādās papildus iespējas dzīvē. Ja mēs neko nedaram, to iespēja nebūs. Jā, un festivāls cilvēkiem ir tā vieta, kur tu vari uzsākt kaut kādu savu transformācijas ceļu. Principā, ko es arī dzirdēju no cilvēkiem, ka viņiem tiešām tas palīdzēja sākt saprast, jo viņi bija cilvēki, kas bija ar mani iepriekš tur komunicējuši, jā, kaut ko tur manus video rullīšus skatījušies un tā tālāk, bet viņi domāja, katram cilvēkam ir kaut kāds radies priekšstats par mani, ja, kad es esmu tāds, jo viņš tajā video rullītī pateica kaut ko tādu, kas man ļoti sāpēja, tad viņš ir ļoti ļauns cilvēks visticamāk, ja, un tā skarbs vai vēl kaut kas, un tā. Bet tad, kad tas cilvēks atbrauc uz šejienu, viņš paklausījās, ieguva bišķiņu pilnāku ainu, teiksim, ne tikai fragmentu kaut kur minūtes garumā rullītim, ja, vai vēl kaut kur, bet viņš ieguva pilno lekciju, piemēram, ja, tur 2 stundu garumā noklausījās tur festivāla laikā, un tad viņam pielica bļāviens, cik viņš nepareizi pats ir domājis visu šitos te gadus, cik viņam tur, 40 vai 45 gadi ir bijuši, ja, cik viņš visu laiku ir nepareizi, un pēdējos 3 gadus par mani domājis, kad es esmu tāds un šitāds, un izrādās, ka man bijusi taisnība katrā tajā minūtes rullītī, ja, ko es esmu stāstījis. Viņš vienkārši nebija, viņa apziņa nebija tik paplašināta, lai viņš spētu aptvert, kā tas viss ienās kopā, ko viņš pa 3 gadiem ir dzirdējis. Un pats interesantākais, ka tie cilvēki klausās, viņiem nepatīk, bet viņi turpina klausīties un komentēt un negatīvi kaut ko rakstīt, ja, un tā tālāk. Viņš klausās un, jā, viņš tur riebeklis, tur liek visādas tur sieviešu nīdējas, citam vīriešu nīdējas raksta, tur, nezinu, kas cilvēku nīdējas, ja, es esmu. Katram ir savs šitas te moments. Un tad, kad viņš noklausās visu kopā, saliekās, tad viņam ieslēdzās. Vismaz uz to brīdi viņš saprot, kas ir noticis. Viņš saprot, kas ar viņu ir noticis un saprot, ko viņš nav sapratis visu šito laiku. Un tas ir tas moments, tas ir tas transformācijas moments. Mēs festivāla ietvaros iedodam vismaz uz tām 4 dienām cilvēkam iespēju saprast, kas ar viņu dzīvi notiek un kur viņš atrodas savā dzīvē un ko viņam vajadzētu vēl izdarīt un kur viņam varbūt viss jau ir sakārtots un izdarīts un viņam tur vairs nevajag rakties, jo viņš tur ir visu sakārtojis. Un tai pārmaiņai, tai sajūtai, kas nāk, par to mēs pirmie tego runājām, kad ir tā noslēgšanās, bet tā vide ir tāda, vismaz es spriežu no pagājušā gada, ļoti atveroša, atbalstoša. Būs arī vietiņas, kur parunāties un viss kaut kas, un kur padzert tēju un tā. Tā kā ļoti daudz, kas arī ir aprakstīts par festivālu, tā kā noteikti to visu var izlasīt. Mēs te domāju, ka neatkārtosimies par tām lietām, bet šogad laikam būs tāda pirmā reize, kad es izdomāju, ka lasīšu lekciju jauniešiem tieši arī par jauniešiem aktuālām tēmām, ja, kas vēl pagaidām nav nopublicēta, bet es saprotu, ka jaunieši bieži vien aiz vecāku laika trūkuma pēc vai vēl kaut kāda iemesla pēc, viņi nav ieguvuši to zināšanu, kas visiem jauniešiem šodien ir vajadzīga. Ja? No kurienes mums rodās tā izpratne par veselīgu vīriešu, sieviešu miedarbību, viņai jau ir jārodas pirms pubertātes. Bet, ja mēs neesam redzējuši, mūsu jaunieši nav redzējuši pirms pubertātes vēl šo te veselīgo sieviešu vīriešu attiecību modeli, ja, tad viņi pēc tam dzīves laikā viņiem nav kur to smelties. Un tad mēs bišķiņi sāksim runāt šī festivāla laikā. Tieši lekcija jauniešiem būs tā kā vēlams bez vecākiem. Protams, ja kāds vecāks ļoti grib, var atnākt, ja, bet tas ierobežos varbūt tā viņa jaunieša kaut kādu spēju pilnvērtīgi uztvert to, tāpēc, ka kurās attiecībās, ja, vecāki bieži vien ir traucēkļi, jo viņi vairs sen nav autoritātes saviem jauniešiem, ja, drīzāk pretēji, viņi daudz kur ir, teiksim, ar to negatīvo pieskaņu, kur jauniešiem nepatīk tas vecāku kaut kāds diktāts vai uzstādījumi vai vēl kaut kas, ja, tad šeit iespējams parādās tas moments, kad caur šo te zināšanu
paplašinājumu, ko viņi varbūt tie jaunieši iegūs festivālu ietvaros. Jaunieši varbūt sāks atgriezties un izprast vecāku autoritātes jēgu un nozīmi un vispārējo, tāpēc, ka viņi sāks izprast sievietes un vīriešu miedarbības tās pamatnostādnes, un ja mums ir šīs te zināšanas, tad jaunietim ir iespēja nesabojāt savu dzīvi. Jo daudzi jaunieši vienkārši viņi aiz nezināšanas viņi sabojā savu dzīvi, un tas ir tas svarīgākais, un vecāki pat par to nedomā, jo viņiem tas liekas normāli. Tagad visi bojā dzīvi, arī maniem bērniem ir jādzīvo ar sabojātu dzīvi. Atsabojā, tur ģimeni sabojā, viņš nemāk izvēlēties, tur dzīves biedru, nemāk tur pareizi attiekties, nemāk komunicēt ar viņu un tā tālāk. Un tas ir visi principā, tā ir akmentiņš vecāku dārzā, bet vecāki paši šo te nesaprotot, viņi pat to nevar iedot saviem jauniešiem. Bet kā tev šķiet, piemēram, ja tas jaunietis noklausīsies lekciju un viņš gribēs kaut ko mainīt, kaut ko ir sapratis, un vecāki tad viņu nesapratīs, ja viņi arī nebūs noklausījušies to pašu? Nē, tur jau nebūs nekas tās, jo viņa vecāki klausīsies noteikti paralēli citas tēmas, kas ir saistītas ar to. Viņam jau nevajag tieši vārds vārdā dzirdēt, ko es saku, jo tas, ko es, piemēram, stāstīšu, tas ir tās pašas tēmas, ko es pieaugušajiem stāstu, tikai es caur tādu prizmu, kas ir aktuāls jauniešiem. Attiecību veidošanā, un vispār uzsākšanā un visā citā. Jo te jau nav runa par to, kad es pastāstīšu, kā tev izvēlēties tur to dzīves biedru, uzreiz tur jaunietis neskries izvēlēt, tu teici, kā viņam mainīt kaut ko, bet jaunietis nevis mainīs, viņam vēl nav nekas jāmaina, viņam ir jāuzsāk. Lielākā daļa jauniešu, viņi pat nav vēl uzsākuši savu dzīvi, lai viņi vēl mainītu kaut ko. Bet tagad diezgan ātri jaunieši uzsāk. Ja mēs runājam, par tādām lietām, protams, bet, ir jaunieši, kas to nedara. Ir jaunieši, kas kā sevi sataupa. Un ir jaunieši, protams, kuriem nav bijis tā pilnvērtīgā, veselīgā vīriešu, sieviešu loma audzināšana, tad viņi nesaprot, kas ar savu ķermeni darāms, kas ir darāms ar attiecībām, tad viņi ātri viens sabojā savu dzīvi, savu veselību un vēl daudz ko citu. Tā ir jau vēl pavisam atsevišķa tēma. Kā izvairīties no kļūdām vai nepieļaut preventīvi? Protams, nevis izvairīties no kļūdām, bet kā izdarīt tā, lai tev nav jāizvairās no kļūdām. Teiksim, kā darīt, kā dzīvot tā, kā izpildīt tādas izvēles, kā skatīties uz pasauli tā, lai tu redzētu to, kas tev ir svarīgi, nevis to, ko tev ir kāds pastāstījis, kam tev jābūt svarīgi. Tāpēc, ja ir kāds, kurš vēl nav nolēmis par to, vai vajag vai nevajag braukt uz festivālu, vai varbūt kāds, kas vēl grib pieteikties kā brīvprātīgais, jo mums vēl ir brīvprātīgo vakants, ir īpaši virtuvē, cik es saprotu, ir vajadzīgi brīvprātīgās vai brīvprātīgie, kas grib palīdzēt, tā kā jūs vēl varat paspēt tuvākajā laikā to izdarīt. Un, protams, arī, ja tu saproti, ka tev festivāls, kas ir balstīts uz šādām idejām un vērtībām, arī ir uzrunājošs un tevi ietekmējošs, vai teiksim, ka tu vēlies kaut kādu transformāciju iegūt savā dzīvē, tad droši esi laipni aicināts, piesakies festivāls cilvēkiem mājaslapā, cilvēku.com/ir festivāls cilvēkiem, un laipni tevi gaidīsim šeit. Varbūt Kristīna vēl kaut ko grib piebilst. Es varu piebilst, ka ir gaidīti visi, kuri skatās līdzīgi, kuri vēlās skatīties līdzīgi, būtībā kuriem ir interese par to, ko mēs darām, kaut vai atbraukt un tīri paskatīties, kā tas ir, ko viņi te dara, kas tā cilvēcība, un ka ir kaut kāda sajūta, ka kaut kas nav varbūt kārtībā ar manu dzīvi, kaut kas no šiem aspektiem, ko mēs pirmīt runājām, un tad iegūt kaut ko savu vērtīgu, kaut kādu atslēdziņu atslēgt. Visi ir gaidīti, kuri vēlās arī palīdzēt tapt festivālam. Arī mēs tad bišķiņ būvējam, kur tur ārā virtuve, tagad skatuve nākamais projekts taps, vairs nav daudz laika, bet mums ir pamazām jāsabūvē tas viss. Teiksim, jo būs vairāk cilvēcīgu cilvēku palīgu, jo tas būs vieglāk un ātrāk tas taps. Tā kā, ja būs mazāk cilvēku, kas grib iesaistīties šī projekta veidošanā, tad, protams, būs arī festivāls bišķiņ mazāks, šaurāks un ar mazāk iespēju. Jā, un to visu veidojam mēs paši. Nav tā, ka es ar tevi tagad tā vienkārši visiem uztaisīsim ballīti un piedzīvojumu. Bet tiešām, kad mēs kopā to, katrs ar savu to prasmi, ar pievienoto vērtību, ar vēlmi daram un radam un kopradam un beigās arī iegūstam to rezultātu. Jā. Bet, es arī teikšu, ka man
tas viss radīšanas process ir ļoti mīļš un tuvs, un dekorācijas, un vēl šādi sīkumi, viņi visu kaut kas, un tur satikt, iepazīt cilvēkus, un jā, patiesībā aicinu atbraukt cilvēkiem, vienkārši iepazīties, parunāties. Tiem, kam ir aktuāli kaut kāda cilvēcība un tādas lietas. Varbūt par tevi viss kaut kas dzirdēts, bet cilvēks nav tevi saticis, un tā, kad tevi satiek, reāli dzīvē, izrādās, tas ir normāls cilvēks. Es neesmu normāls, es esmu bišķi savādāks. Jā, kas ir norma? Katram ir savas normas atkal, protams, jā. Es vienkārši tā izteiktu. Es saprotu, jā. Noteikti tas festivāls nav priekš visiem, tas ir tikai tiem, kuriem ir svarīgi reāli tā cilvēcība, kuriem ir svarīgi savu pēcnācēju, viņu dzīve, un kuriem ir svarīgi pašiem savas dzīves turpinājums un pārmaiņas dzīvē, kas būs vērstas nevis tur uz kaut kādu, finansiālo labklājību, kas ir arī iespējami nevis uz kaut kādu politisko karjeru, nevis uz kaut kādu tur popularitāti, ja, vai vēl kaut ko, bet tiem, kam ir svarīgas tās fundamentālās vērtības, kas nodrošina vispār cilvēka izdzīvot spēju šī pasaulē. Tā kā, ja tev šis ir svarīgi, šī te ideja par to, ka tu esi cilvēks un cilvēcība ir svarīgs aspekts tavā dzīvē, tā skaitā dzimte, ģimene un visas pārējās šīs te vērtības, ko mēs esam uzskaitījuši, tad tu esi laipni gaidīts šeit un droši dod ziņu, piebiedrojies kādā formātā tev izdodās, jā, vai nu kā brīvprātīgais, vai nu kā festivāla apmeklētājs, jā. Abi divi tiek laipni gaidīti varianti, jā, un tad jau uz saziņu un uz tikšanos. Jā, uz tikšanos.